Kā nonākt tajā līmenī, ka tu arī dzīvot no savām investīcijām? Tev ir jāatrod pēc iespējas lētāks investīciju objekts ar pēc iespējas augstāku atmaksāšanās periodu. Tas ir labākais veids. Piemēram, ja tev ir kādi 10 dzīvokļi, no kuriem ik mēnesi ienāk 200–250 eiro, viss. Tu dzīvo cepur kultens. Tev nav vairs jāiespringst par... Jautājums, kā atrast tos 10 dzīvokļus, kuri reāli garantē tev ienesīs to naudu? Kā atrast 10 dzīvokļus? Raksti man. Es tev atradīšu viņus. Ok, tad man ir pirmais solis ir 10 dzīvokļi, jo tāpēc, ka visi jau fokusējas uz to dārgo, uz to lielo galu, bet tas laikam nav pareizi. Nav, jo nav māksla nopirkt dzīvokli klusajā centrā par 200 štukām, ielikt viņā vēl 100 000 un saņemt no viņa 400 eiro mēnesī. Katrā valstī ir vismaz viena pilsēta, kurā ir ļoti liels dzīvojamās platības trūkums, bet ļoti liels pieprasījums, ko veicina faktors, teiksim, rūpniecība vai ļoti attīstīts turisms, un cilvēki to neizmanto. Viņiem vienmēr liekas, ka jāpērk ir Vecrīgā, lai viņš būtu labs, vai Jūrmalā, klusajā centrā. Tā nav. Tā ir ārpus Rīgas reāli.